Labdien! Ir tāda līdzība par kādu celtnieku, kurš strādāja uz stalažām. Tas bija apmēram 6. stāvs. Un viņam bija vajadzīga palīdzība no tā, kas bija lejā. Un viņš kliedza viņam, viņš nedzird, jo troksnis celtniecības iet. Un tad viņš sāka mest ar to, kas viņam bija kabatā. 10 centus met, tas skatās mētājs 10 centu paceļ un tālāk strādā. Pēc tam viņš paņēma, kas bija kabatā 20 centus, met lēja. Tas atkal pastāst, mētājās 20 centu, paņem un bāž kabatā. Un tad tur jau bišķiņ savācās viņam. Un tad viņš skatās, kaut kāds akmentiņš ir. Paņem ar to akmentiņu met un tieši trāpa viņam. Un tas tāds uzreiz pamanīja, ka tas akmentiņš skāra, viņš reiz skatījās uz augšu. Un tu zini, līdzībā uz to es esmu pamanījis tāda raksturvieta, ka mēs lasām Hozejas grāmatu 5. nodaļu un 15. pāntē rakstīts beigās tā: kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs mani un sacīs. Bieži vien ir tā, ka Dievs sūta mums svētības, ir viss labi, un mēs tā kā iemiegam. Tā kā viss liekas, ka viss kārtībā, tā tam arī jābūt ir. Un mēs tikai vācam tās svētības un neskatāmies uz debesīm tā, kā tam būtu jābūt. Bet tad, kad ir grūtumi, kad ir kaut kādas bēdas nāk, kā šeit mēs lasām, tad sākam mēs viņu meklēt, sākam saukt, sākam Dievs palīdz, un tādā veidā Dievs arī mums palīdz tiešām, lai mēs esam modri, lai mēs neiemiegam, lai mēs nepaliekam garīgi kūtri. Tāpēc šodien mēs tiešām redzam, ka to, ko Dievs saka, ka visas lietas šodien Dieva bērniem nāk par labu, tas tiešām tā arī ir. Dievam ir plāns uz mūsu dzīvi, viņam viss ir ieplānots tā, lai tiešām tās lietas, pat ļaunie cilvēki, tās būs svētības, tās būs mūsu garīgai izaugsmei. Tāpēc šodien, lai Dievs mums palīdz, tad, kad ir labi, tad, kad tiešām mēs redzam, ka nāk svētības, finansiāls, garīgs, Dievs dod atklāsmes, teic to kungu. Un arī, kad ir grūti, tad arī Dievs saka, arī tad mani meklē, bet tu visu laiku mani meklē. Es esmu cilvēks, kurš visu laiku slāps pēc Dieva, kā izžuvusi zeme, kurai vajadzīgs ūdens, lai Dievs palīdz, jo mūsu gars ir tāds, viņu nevar piebarot ar šīs pasaules labumiem. Mūsu garam ir vajadzīgs vārds, mūsu garam ir vajadzīgs Dievs, lai Dieva klātbūtne ir mūsu dzīvē. Mīļais Dievs, es lūdzu Tevi svētī, lai mēs neesam tādi cilvēki, kuri ir nozūdījušies, un Tev vajag pieļaut kaut kādas grūtības, lai mēs varētu pacelt savu galvu uz augšu. Es Tev lūdzu, mans Dievs dārgais, palīdz mums meklēt Tevi visu laiku, Dievs mans. Kad ir prieka, lai mēs slavējam Tevi un ir, kad grūtības, tad mēs arī, Dievs mans dārgais, meklējam Tavu spēku, lai ne ar savu gudrību, bet ar Tavu gudrību mēs varētu iziet visam cauri. Es lūdzu, Dievs, arī šai dienā svētī mūs, lai mēs būtu ar pateicību mutē, ar pateicību sirdī, un lai Tev atnes caur šo dienu gods un slavu. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Dievs svētīt Tev šo dienu. Visu labu!